kas ir tās lietas, kuras ir tā vairumā kopumā grūti pieņemt. Vai ir izdevies jau kaut kā izkristalizēt, jo, ja izdodās, tad tas ir ceļš, kā var sākt to savu ego konstruktu, zemapziņas konstruktu, sākt vispār, kā lai saka, pa klucīšiem jaukt ārā un sākt identificēt, ja? Ja mēs pat īsti nenojaušam vēl, kas ir tas citos, kas mums traucē, kaitina, nepatīk un ko gribas izmainīt, un kad neieraugam kaut kādu konkrētu paternu, kurš atkārtojās, kad, hei, man vienmēr, tad, kad cilvēki dara tā vai dara tā, man tas izraisa kaut kādas konkrētas emocijas, vai man vienmēr tas. Ja mēs vēl nespējam to ieraudzīt, to sakritību, kur ir tas, kas atkārtojās, kur ir tas kopsaucējs, tad ir diezgan grūti tik galā ar tiem konstruktiem, tad mēs turpinamies būt tajā reakciju spēlē, kur mēs vienkārši reaģējam, nosodam, dusmojamies vai nevaram pieņemt un tā. Es nevaru pieņemt vīriešus, kas lieto alkoholu, jo tēvs bija tas, kas dzēra. Nice. Oskars, protams, ka jā, melus nevar pieņemt. Super. Niku, te ļoti labi divi aspekti. Un skaidrs, ka mēs nevaram ietekmēt otru cilvēku. Tik daudz, domāju, mēs visi esam viens prāts, kad varam mēģināt, cik mēs gribam un censties no visas sirds. Bet tas otrs kā nedzird, tā nedzird. Man ir tieši tāpat alkohola. Super. Tātad, kad cilvēks lieto alkoholu, ir tīpaši to droši vien tuvais, kā Lorinijai vīrieši, Oskaram vispirms sievietes, vai varbūt vienkārši jebkurš cilvēks, ja? Vai melo, tas mums rada kaut kādas sajūtas konkrētas uzsit augšā. Vai ir izdevies identificēt, kas tās ir par sajūtām, kuras mūsos paceļās. Tajā brīdī, kad, piemēram, vīrietis lieto alkoholu vai sieviete lieto alkoholu vai melo kāds. Kas tur notiek, jo mūs pārņem kaut kāds, vai ne? Bailes. Nice. Super. Andris saka, ka viņš tikai dzer odekoloну. Tad jau droši vien tam nevajadzētu biedēt pārējos vai likt justies kaut kā neforši. Super bailes, es nezinu, varbūt Oskars arī ierakstīs, kas viņiem paceļās, bet neatkarīgi no tā, jā, tas ir katram pašam uz sevi ir forši jāatpazīst, kad, un šits ir tas moments, kas ir baigi svarīgi saprast, ka tas, kas paceļās, tā ir mūsu emocionālā atmiņa. Jā, tēvam nespēja neko izdarīt, nevarēja viņam pateikt, tēti nedzer. Katram ir izvēle. Jā. Un tad jūs jau vēl forši esat savilkuši, jā, tā kā ar bērnības pieredzēm, ko, piemēram, tāda alkohola ziņā, tas varētu būt, kad ir diezgan viegli savilkt kopā, ja ir tāda skaidra pieredze bijusi, kad tēvs, piemēram, lieto alkoholu, un tu skaidri atceries, ka tev bērnībā tas ļoti nepatīk, radīja ļoti nepatīkams sajūtas. Tad tagad, kad citi lieto alkoholu vai tīpaši tev kāds tuvais, tad tas tev atgādina uzreiz tās pašas emocijas ceļ augšā, kas bērnībā tās var tā kā savilkt kopā visticamāk. Un tev, ka tas ir tāpēc. Tas jau ir normāli liels solis uz priekšu. Tas ir ritīgi forši, ka to var ieraudzīt to paternu. Bet piekritīsiet vai ne, kad vienkārši tā atpazīšana kā tāda, kad jā, man ļoti nepatīk, kad lieto alkoholu, un tas ir tāpēc, ka mans tētis lietoja alkoholu bērnībā, un man tas radīja nepatīkams jūtas, un tagad man tas, piemēram, paceļ bailes vai vēl kaut kādas emocijas. Piekritīsiet, ka tas nav tas, kas atrisina šo problēmu. Tas, tas nemaina faktu, ka jūs vēl projām tā sajūtaties katru reizi, kad kāds lieto alkoholu. Es pareizi saprotu. Jo šī atpazīšana, identificēšana šādā līmenī ir ceļš uz atvesļošanos, dziedināšanos un atbrīvošanos. Tas bez pilnīgi noteikti. Bet, diemžēl, tas nav gala punkts, ar to nepietiek, lai atlaistu. Ir jāiet vēl pāris līmeņus dziļāk. Lai vispār ieraudzītu, kāpēc, no kurienes, kā tas veidojās un vispār varētu to izmainīt. Jo, ja tas būtu tik vienkārši atpazīt tik tādu salīdzinoši virspusēju patērnu, vai ne, tad mēs visi varētu to izdarīt. Bet
ierakstiet, vai jums palīdz tas, ka jūs atpazīstat to, ka tas ir tāpēc, ka no bērnības, vai tas palīdz šajā brīdī, šajā situācijā, tagadnē, kad kaut kas tāds notiek, vai tas palīdz nereaģēt, vai justies mierīgam, vai bezbailīgam, vai kaut kā vēl visādi patīkami, nevis nepatīkami, kā saka. Ja godīgi, man cilvēki vispār riebis. Andri, kāpēc tā? Padalies. Kāpēc tev riebis cilvēki? Kas ir tas, kas tev ir novedis līdz šādām sajūtām un pārliecībai? Kontrolēt vajag, es nesaku, ka nevar iedzert, var, un es pats arī neesmu svētais. Es šobrīd esmu tam pateicīga, jo varbūt es pati nodzertos vai samierinātos dzīvot ar alkoholiķi. Jā, super. Jā, šie ir tādi, ļoti loģiski atkal un pilnīgi saprotami un racionāli un ļoti forši argumenti un atbildes. Kad, jā, tas man palīdz pašai varbūt nenodzerties un vai nesamierināties dzīvot ar alkoholiķi, bet guess what? Ja tev nebūtu tāda pieredze, tas ir tā kā no zemapziņas konstruktu, pat ne no teorijas, bet tā kā prakses. Ja tev nebūtu tāda pieredze un tādas nepatīkamas sajūtas un viss tas, kas ir nācis šīs pieredzes rezultātā, tu arī varētu nesamierināties un dzīvot ar alkoholiķi, jo tāpēc, ka tev nebūtu pat tāds fails. Tu pat, tas ir vēl interesantāk, tev zemapziņa pat nepievilktu šādu pieredzi. Tev pat nebūtu jācīnās, vai jāpieņem lēmums nebūt ar alkoholiķu kopā, tev vienkārši viņš tā kā paiet garām, tu vienkārši neredzētu tāda tipa cilvēkus. Un līdz ar to sanāk tā, ka patiesībā dēļ tām pieredzēm mums ir izveidojies kaut kāds kļūdains konstrukts, kurš grib tā kā beidzot sanāk, tā kā kubiks Rubiks ir salikts šķībi greizi nepareizi, un viņš grib, lai mēs viņu beidzot saliekam pareizi, un viņš ir tā kā katra krāsa savā pusē normāls. Viņš ir vienkārši kaut kāds šķības greizes nepareizi sajaukts, un mēs gribam viņu salikt pareizi. Un tāpēc, ka mūsos ir šis pārdzīvojums, ka kaut kas bija nepareizi, kaut kas nebija ok. Un tā mūsu kaut kādā sākotnējā bērnības pieredzē, mūsu zemapziņā izveidojas kubiks Rubiks sajauktā formātā, kurš vienkārši dara visu iespējamo un meklē atkal un atkal to pašu situāciju, lai viņš varētu beidzot viņu izdzīvot pareizi un salikt to kubiku Rubiku pareizi. Sanāk tā, ka mūs, piemēram, es tagad ļoti primitizēšu, tāpēc, kad ja mēs būtu konsultācijā, kā mēs ļoti niansēti varētu atrast, piemēram, jums katram tas, niansēti, kas ir tie konstrukti, kas ir tas bēles, kas tas sajūtas, kas tas viss ir, kas to motivē, ja? Bet ja mēs tagad runājam tā ļoti plaši virspusēji, neasociējiet to pilnīgi perfekti tā kā ar sevi 100%, bet idejiski, ja mēs paņemam rupi runājot pieredzi, kur bija kaut kādas ļoti nepatīkamas pieredzes bērnībā ar vecāku, kurš lieto alkoholu, mūsos kaut viens no kubikiem Rubikiem, kuram bija jābūt normālā, kad man bija vecāks vesels, ar viņu bija veselīgas attiecības, viņš nebija visu laiku ierēbis un pārdzīvojumos savos nebija agresīvs vai kāds vēl, jo tur tas seks no tā alkohola lietošanas, tas alkohols tikai viena mazs aspekts, ja. Tur jau galvenais, kas nepatika, bija droši vien tās attiecības, kādas viņas veidojās. Un, protams, ka daļai tas ir tā, ka tās attiecības tādas veidojas dēļ alkohola, bet alkohols nav cēlonis, tāpēc, ka tas alkohols tika lietots, jo savukārt vecāka zemapziņā bija kubiki Rubiki nepareizos visādos veidos salikti, kuri radīja viņiem ciešanas un nepatīkamas sajūtas, kuras tad viņi mēģināja remdēt ar alkoholu. Un tad sanāk tā, ka arī tas vecāks nelietotu alkoholu, tāpatās ļoti daudz no tiem aspektiem, kas viņā bija nepareizi, radītu jums nepatīkamu komunikāciju. Bet pieņemot, ka alkohols ir tas galvenais indikators, kas tā kā to ir darījis, mums bija pieredzes, kas bija izveidojās galīgi neveselīgas un foršas, ka bērnam bija jājūtās pilnīgi citādāk nekā viņš jutās vecākā alkoholisma dēļ. Tas viņā izveidoja konstruktus
un to nepareizi salikto kubiku Rubiku, kurš tur tālāk dzīvē vienkārši visu laiku kā paterns vai nu pievelk tādas situācijas, vai no viņām izmisīgi mūk. Un tā kā, kā mēģina kā rūktu nāvi vienkārši izvairīties no viņas, jā. Vai vēl kaut kādā citādākā veidā mēģina ar to dīlot, vai pašam nonākt īstenībā tajā alkoholisma ciklā, kas arī ir viena no izpausmēm, jā. Ja mēs šobrīd tāds ļoti labs īstenībā tāds virspusējs, bet tāds pietiekami labi saprotams piemērs, jā, par alkoholismu bērnībā un vecākiem un ģimenē un vispārējo, kad tās izpausmes pēc tam varbūt ļoti dažādas iziet no tā, kāda bija tā dinamika un kas bija tie konkrētie jūsu gadījuma situācijas, kas radīja kaut kādus sabiezējumus zemapziņā un tos nepareizi saliktos klucīšus. Un sanāk tā, ka vecāka alkoholisma ietekmē radās kaut kāda neveselīga izpratne par sevi, par pasauli, par attiecībām ar vīriešiem vai sievietēm vai vecākiem vai tā tālāk. Un tad šīs izpratnes rezultātā katrs ar to dīlo pa savam, un tad tur ir varbūt dažādas tās veidi, kā viens ir, ka mēs visu laiku, viens no paterniem ir, ka mēs visu laiku tā arī apracam alkoholiķis, vēl vienu pēc otru, katrs nākamais, mēs pat apracam kādu, kurš nav, un viņš kļūst par alkoholiķis, tad mums kopā, tāpēc, ka tas iekšējais zemapziņas konstrukts mēģina, viņš grib atkal to situāciju replicēt, lai viņš varētu beidzot viņu izdzīvot pareizi. Bet tas, diemžēl, nav tas veids, kā to var izdarīt. Ja? Trauma nevar izdziedināt atkal un atkal ejot tajā pašā situācijā un cerot, ka varbūt šoreiz viss notiks savādāk. Tas ir viens veids, otrs ir, tad mēs vienkārši ejam ar līkumu visiem. Mēs vienkārši rostku nogriežam, ja kāds vispār pat paskatās alkohola virzienā, tad mēs vienkārši to cilvēku nerunājam, mēs viņu izslēdzam no savas dzīves. Vispār want nothing to do with these guys. Ja? Es vienkārši, ja es jau pirmajā randiņā, runājot ar cilvēku, saprotu, ka viņam patīk iedzert, es vienkārši neeju uz otro randiņu. Ja? Tas ir vēl viens tāds kardināls veids, kā var mēģināt dīlot ar šo situāciju, vienkārši bēgot. Un tas attiec uz pilnīgi visām programmām, visiem konstruktiem, visām kaut kādām zemapziņas eroriem, kas ir izveidojušies. Vai tad viens, un vēl trešais, tie tādi populārākie, protams, ir vēl daudz dažādi niansētāk veidi. Un tad trešais variants ir, ka es pats kļūstu šo sāpju, šo pārdzīvojumu, šo konflikta iekšējā rezultātā, pats sāku lietot alkoholu un vienkārši sāku pats atkārtot kā patēnu, replicēt šīs pašas darbības, ko es redzēju vecākos savā dzīvē. Tie ir 3 tādi populārākie veidi, kā notiek sekas tiem kaut kādiem piedzīvotajiem konstruktiem bērnībā un tā tālāk. Neatkarīgi no varianta, neatkarīgs no kurš no šiem 3 variantiem, tā ir vienkārši cīņa ar vēdzirnavām. Jo tāpēc, kad kamēr šī emocija iekšā, kura ir salikusies kaut kā nepareizi, kamēr viņa nav atbrīvota un izdziedināta un atlaista, viņa vienkārši atkal un atkal mūs novedīs vienā un tajā pašā situācijā. To, protams, daudziem negribas pieņemt, jo ļoti gribās skatīties uz ārējiem apstākļiem un vainot ārpasauli un ārpasaulē notiekošo un ārpasaulē esošos cilvēkus un viņu rīcības pie tā, kā mēs jūtamies. Bet patiesībā nekad neviena emocija, kur mums šobrīd jau pieaugušā vecumā iztrigero kaut kas, trigeris pats par sevi, ir tulkojumā emocionālā atmiņa. Jā, mums ir dzirdes atmiņa, mums ir redzes atmiņa, mums ir rožas atmiņa, iespējams arī taustas un garšas atmiņa, un mums ir emocija atmiņa. Emocionāla atmiņa. Un bieži vien ir ļoti daudz tādi spēcīgie kaut kādi notikumi un traumas. Mēs viņus neatceramies ne ar rožu, ne ar redzi, ne ar dzirdi, ne ar reālu apziņu, tā kā reāli kā notikumus. Mēs viņus atceramies tikai ar emociju atmiņu. Kas nozīmē, ka tad, kad kāds izdara kaut ko, kas mums atgādina par to, ko mēs esam kaut kad piedzīvojuši ļoti nepatīkamu, mums vienkārši uznāk augšā kaut kāda traka emocija, saucamies trigeris, un mēs vienkārši
nezinām, kā ar to dīlot. Un ko mēs parasti darām, mēs mūkam no tiem triggeriem, mēs viņiem uzbrūkam, vai mēs viņus gribam nošaut, mēs gribam viņus nodurt, vai iznīcināt, vai no viņiem aizlaisties lapās, 5 mēs tālāk izvairīties. Jebkādā veidā pasaule arī mums māca to. Čau, Inga, un paldies par tepiem un dāvaniņām. Super, paldies. Jā, mums māca, ka vai no triggeriem ir, nevajag runāt ar cilvēkiem, kuriem tev nepatīk, vai nevajag komunicēt ar tiem, ar kur tev neliek labi justies. Nevajag tur iet situācijās, kurās tu nejūties labi, ej prom no attiecībām, kurās tu nejūties labi. Protams, tas it kā nav slikts padoms, vispār nē. Bet tāpēc es neaicinu šobrīd obligāti palikt attiecībās, kurās tu jūties slikti, vai notiek kaut kas ļoti traks, kas tev galīgi neapmierina. Tur ir jāskatās pēc situācijas niansēti, bet kas ir jāsaprot, ir, ka no triggeriem nevajadzētu bēgt, vai viņus nevajag mēģināt nospiest, vai nevajag mēģināt atrast kaut kādu, angliski tāds foršs vārds, coping mechanism, ja? Tas veids, kā tikt galā ar to emociju, kuru man izraisa kaut kādas lietas. Un šajā gadījumā, ja mēs runājām, tur, piemēram, ļoti labs bija piemērs no Oskara un Lorenijas par alkoholu. Kad, ja man tas, ka citi cilvēki lieto alkoholu, vai precīzāk tieši mans dzīves biedrs, vai kāds vispār man tūmā, lieto alkoholu, ja man tas liek justies nepatīkami, un tas kaitina, un tas traucē, man tas rāda kaut kādas nepatīkamas emocijas, tas nenozīmē, ka mums ir jāizvairās no cilvēkiem, kur lieto alkoholu. Tas nenozīmē, ka mums, protams, ar viņiem jādzīvo obligāti kopā, bet tas nozīmē, ka mūsos ir, tas triggeris ir mūsu emocionāla atmiņa. Un viņš tajā brīdī mums vienkārši atgādina kaut ko neatrisinātu mūsos. Viņš saka, hei, paskaties, tur ir kaut kāds sabiezējums, tur ir viens kubiks Rubiks, kurš ir galīgi sajaukts, un viņš nav pa krāsām smuki sakārtots. Viņš ir vienkārši kaut kāds šķības grējs nepareiz tevī. Un tāpēc visi šie ezotēriskie padomi, kad jābūt pateicīgam tam, kurš tev tur izraisa nepatīkams emocijas, vai viņš jau tavs spogulis, līdz ar to viņš tev spoguļo kaut ko. Jā, tikai svarīgi ir saprast pareizi, ko viņš spoguļo, un nevajag arī visu laiku iet pēc tā spoguļu un sev vienkārši arī visu laiku, respektīvi nevis atrisināt to triggeru un sākt viņu dziedināt, bet vienkārši iet visu laiku un skatīties tam triggeram acīs un cerēt, ka kaut kas izmainīsies. Nē, tas arī nav veids, kā tu izdziedināt. Dziedināšana notiek pakāpeniski un atzīstot to visu un ieskatoties un tā kā atļaujot sev būt tajā sajūtā un sāpē un atkal viņā ieiet un tad viņu palaist un tā tālāk un ieraudzīt visu savādāk. Bet, protams, ka triggeri nevar izārstēt arī visu laiku vienkārši triggerējoties. Bet tas kad mums neizbēgami mēs varam pārcelties uz citu valsti, mēs varam nomainīt partneri, mēs varam nomainīt darbu, mēs varam nomainīt nodarbošanos, mēs varam nomainīt vārdu, uzvārdu vai dzimumu. Jau cilvēki maina, lai bēgtu no saviem triggeriem. Objektīvi tā tas ir. Protams, es nesaku, tas nav kā blanket statement par pilnīgi visiem gadījumiem, bet principā mēs darām ļoti daudz trakas lietas, lai bēgtu no saviem triggeriem. Un tas, pret ko ļoti daudz atdurās, kad aizbēgot it kā, vai nomainot vārdu, nomainot dzimumu, nomainot valsts, nomainot partneri, nomainot vienalga ko, nomainot darbu, nodarbošanos un vispārējo matu krāsu, nenomainās tavs iekšējais stāvoklis, tavs triggers nekur nepazūd. Viņš vēl joprojām ar tevi līdzi, viņš uzticīgi tev nāk tavā komplektācijā tur iekšā, lai kur tu būtu. Un no sevis, tāpēc ir tas no sevis nevar aizbēgt, Un tu pārcelsies uz citu valstu, un tur būs cits cilvēks, cita situācija, kas tev iztriggerēs tieši to pašu emociju. Tāpēc ir ļoti svarīgi būt modriem un sākt ar to, ka vērot savas sajūtas un vērot emocijas un triggerus, kuri mūsos paceļās, saprast tajā brīdī, kad tas nav tagad, tāpēc, ka tas otrs cilvēks ir jāšai nost, jo es sajūtos drausmīgi. Man nav jāuzbrūk tam otram. Es vienkārši sajūtos drausmīgi. Kāpēc sajūtos drausmīgi? Tā, ja sajūtos drausmīgi, tātad tas ir triggeris. Ja tas ir triggeris, kas ir triggeris? Triggeris ir emocionāla atmiņa. Emocionāla atmiņa, ko tas nozīmē? Emocionāla atmiņa, tas nozīmē, ka man emocijas atmiņa, man atgādina kaut kādu emociju šobrīd. Es atceros emociju, kuras es aizmirsu ar prātu, bet emociju līmenī man viņa palikusi vēl kā atmiņa. Ok. Kas tā ir par atmiņu? Es nevaru atcerēties, es nezinu. Ok, tas nav svarīgi.
mēģinam saprast, kas tā ir par sajūtu, ko es šobrīd jūtu, kā es jūtos. Es jūtos pamests, es jūtos nesaprasts, es jūtos bailīgs, es jūtos nevērtīgs, es jūtos, ka es neesmu gan labs, es jūtos slikts, es jūtos dusmīgs, es jūtos nedzirdēts, es jūtos, ir šausmīgi daudz dažādi, ko mēs varam just, jā. Ir šausmīgi svarīgi sev sākt ar sevi komunicēt un mēģināt nodefinēt savus sajūtas un saprast, kas ir tas, ko es šobrīd jūtu. Un pat varam droši pierakstīt un to visu tā kā sākt vērot. Jo jūs noteikti, ja jūs to sāksiet darīt, jūs pamanīsiet, ka neatkarīgi no situācijas, neatkarīgi no pat cilvēka un valsts un darba vietas un vispārējā, ir kaut kāda, ir vairākas, protams, viņas ir, un viņas maskējās visdažādākajos veidos, bet ir vienalga tāda viena fundamentāla sajūta, kas velkās cauri visiem nozīmīgākajiem taviem dzīves nepatīkamajiem notikumiem, ja? Visos nozīmīgākajos nepatīkamākajos notikumos paceļās kaut kāda viens kokteilis, ja? Tas var sastāvēt no dažādām lietām, līdzīgi kā, es nezinu, tā kā dzēriens kokteils, ja? Mēs tur, nezinu, ienāc prātā Long Islands, runāt par alkoholu. Ja Long Islandā mēs, padzeroties vienreiz malku, mēs varam vienreiz just vairāk kolu, vienreiz mēs varam just vairāk, es nezinu, kas tur bija šņābis, vēl kaut kas agrāk strādāja bārā, bet es neatceros, kas ir Long Islandā. Ja vienreiz mēs vairāk jūtam šņābi, vienreiz mēs vairāk jūtam whatever, kas tur būtu, ja. Bet tas vienalga ir Long Island kokteils, ja. Un tas kokteils sastāv no vairākām sastāvdaļām, bet šis kokteils ir tas, kurš man agrāk vai vēlāk visu laiku uznāk uz augšu. Mēs viņu atkal to garšu, to emociju sajūtam. Un ir nenormāli svarīgi sākt pamanīt to, ka tā ir viena un tā pati, vai 3 dažādas, vai 5 dažādas, bet salīdzoši viņas ir līdzīgas, viņas ir pa vienu to pašu tēmu, galvenokārt visiem. Kas tā kā iet cauri, vienkārši atkal un atkal uz riņķu sajūt viņu, un atkal viņi notiek tādā situācijā, viņi notiek tādā situācijā. Un tāpēc ir svarīgi tā saprast, ka tad, kad tev ir uznāk emocija, nevis uzreiz reaģēt no tās emocijas un iet virsū tam, kurš viņu ir šķietam tev izraisījis. Lai kas tas būtu, ko otrs cilvēks izdarīs? Viņš var tiešām arī tev draudēt ar nazi, kad tev to emociju izraisa. Ja? Tas nemaina faktu, kad tev izraisa emociju, kura tev ir atmiņa tajā brīdī. Viņš tev vienkārši pēc visiem visuma un zemapziņas likumiem tevī nevar aktivizēt emociju, kura tevī jau nav. Tas vienkārši tā ir. Un līdz ar to tās visas emocijas jau tevī ir apraktas dziļi. Vai no šīs dzīves agrīnajām pieredzēm, vai tie, kas tic iepriekšējām dzīvēm, vai no iepriekšējām dzīvēm, vai vispār no lielā ego konstrukta, kas saprot, ka vispār viss šeit ir viens liels ego konstrukts. Vai tas ir vienkārši, viss, kas tur, jā, bet jebkurā gadījumā tas viss ir tevī. Tu nevari sajust to, kas tevī nav. Vienkārši likums. Tas jāpieņem. Bet ja tu to sajūti, tad tas tevī ir. Ja tas tevī ir, tas nozīmē, ka tas tevī bija jau pirms tu to sajūti šodien. Ja tas tevī bija jau pirms tu to sajūti šodien, tas nozīmē, ka tas, kas tagad tev to liek justies tā, nav avots šai sajūtai. Jā, viņš viņu izcēla. Tieši tā, jā, viņš varbūt baigais āskolīgi izdarīja kaut ko. Bet tas neapspriežās. Bet tas vienalga nozīmē to, ka tā sajūta tas tevī jau bija pirms tam. Ja tas bija tevī pirms tam, tātad avots un cēlonis nav šī situācija, nav šis cilvēks vai šī, nezinu, šī valdība vai šīs pasaules iekārta, kas tev to izraisīja. Ja? Tas ir, galvenokārt, tā kā saka, interesanti, ka tas viss vairāk un mazāk nāk no bērnības un ietekmē visu to dzīvi. Tā tas ir, tāds vienkārši ir. Vienā līmenī, protams, vēlāk iet ritīgi vēl augstāku, tālāk tas ir pa steidžiem, ja ir viens steidžs, tad vēlāk, kad tu saproti arī, ka tas vispār ir vēl plašāk. Bet kamēr mēs ejam pa steidžiem, ir ar palīdzoši saprast, ka jā, mēs varam, principā, pilnīgi visam atrast vairāk un mazāk bērnības pirmajos gados notikumus vai izpausmes vai kaut kādu emocionālo fonu, kas ir visas šīs situācijas un sajūtas mūsos aktivizējis un radījis. Līdz ar to, ja tas mūsos jau ir, mēs ejam, kur tas ir kaut kur vēl senāk radies. Ja tas ir vēl senāk radies, tad tam vispār pat nav nekāds sakars ar to, kas man šobrīd notiek.
ja es gribu no tā atbrīvoties, ja es gribu to izdziedināt un atlaist, lai es tā vairs nekad nejustos, kas ir galvenais iemesls, kāpēc mēs vispār cīnāmies ar pasauli, cīnāmies ar cilvēkiem, mēģinām viņu kaut ko ieskaidrot vai iedauzīt galvā, vai mēģinām viņus nošaut un nodurt, vai viņi beidz mūs spīdzināt, jā, tad jāsaprot ir tas, ka, ja mēs gribam no tā atbrīvoties, tad mēģinot cīnīties ar to, kurš mums šobrīd aktivizē to emociju, mēs nekad to neizcīnīsim. Tā ir vienkārši cīņa ar vēdzinavām. Es domāju, ka visi šeit klātesošie var gan jau kad rezonēt ar to, ka cīņa ar vēdzinavām ir piedzīvota daudz un dikti, un līdz šim vēl nevienam nav izdevies uzvarēt. Katram savu individuālo cīņu ar vēdzinavām. Un arī neizdosies. Vienkārši let's be real, let's face it, diemžēl. Lai kā mēs censtos, mēs varam censties vēl 10 gadus, vēl 20, mēs varam, kamēr ir spēks iekšā un enerģija un kaut kāds jaunības, salīdzinoši jaunības vai vidusmēra vecuma spēks, go for it, mēģiniet. Bet būs viens vecums, būs viens brīdis, kad jūs attapsieties un sapratīsiet. Atkal tā emocija uzver. Lai ko es darītu, viņa atgriežās. Lai kā es cīnītos, tas cilvēks nesaprot. Lai kā es skaidrotu, tas vīrs dzer. Lai kā es lūgtos, viņš turpina dzert. Lai kā es ietu prom un atrastu citu vīrieti, atkal dzer tas pats. Jā, nu šis ir primitīvais tāds ļoti populārs piemērs, kurus atkal vulgarizēju. Katram personīgi būs ļoti, ļoti niansēta tā situācija, un tur būs daudz vissmalkāk nekā vienkārši dzer, nedzer variants, jā, bet, nu, vienkārši, lai mēs apmēram bildi saprast, jā. Un lai ko es darītu, jo tas ir līdzīgi tā kā tas konstrukts, ja viņš ir tevī, tas tā kā no sevis nevar aizmukt, ja? Ja tas konstrukts ir tevī, tad viņš ir tā kā tāda gumija. Tu iesiec tā kā tāda gumijas, nezinu, kaut kādā tajā vestē vai kaut kādā, kas tev tur. Un tev nepatīk tas konstrukts, kurā tu atrodies, ja? Tas kaut kāds zemapziņas programma kopums vienalga, bet nu kaut kas tev rada sāpes. Tev tas nepatīk? Ko dari? Tu mēģini no tā aizmukt. Un viņš tev aiz muguras tur ir, bet tu iesiec tai gumijas tādā stieplē kaut kādā, jā, un tu vienkārši no visa spēka mūc no viņa projām. Bet, ja mēs iztēlojamies, ka tur ir kaut kāds, nezinu, akmens, pie kura mēs esam piesieti ar gumiju, tad mēs kaut kādu gabaliņu varam no tā akmens aizskriet prom. Bet, ja gumija mums ir apsieta ap vidukli, un viņas otrs gals ir piesiets pie akmens, un milzīga akmens, tad, lai cik tālu mēs aizskrietu, būs viens punkts, kur tā gumija stiepsies, un tād viņa vilks tev atpakaļ. Un tas ir tas tavs konstrukts. Ja viņš ir tevī, tu no viņa nevari aizmukt. Tu nevari viņam izlūgties, lai viņš no tevis aiziet prom. Tu nevari viņu izdauzīt no sevis ārā. Tu nevari viņu nogalināt, vai iznīcināt, vai apstādināt, vai nospiest. Neko no tām lietām, ko mēs cenšamies darīt, kā mēs ar to dīlojam, diemžēl nav iespējams izdarīt. Jā, un tu nevari no viņa aizbēgt, kas ir tas galvenais, ko mēs darām. Un jaunības gados, kamēr testosterons, kamēr daudz spēka, vispārējais, mēs vienkārši, vienkārši uz visu jaudu, vienkārši run, vienkārši skrien no viņa prom. Bet ar katru reizi mēs skrienam, viņš atvelk mums apakaļ. Mēs domājam, nē, es nepadošos. Skrien, viņš atkal tev apakaļ. Vēl skrien, atkal atvelk apakaļ. Un tad ir kaut viens vecums, kurā tu vienkārši un nesatricināmi saproti, ka, lai ko tu darītu, nekas nemainās. Lai ko tu darītu, atkal un atkal atgriezies vienā un te pašā situācijā, vai precīzāk situācijas varbūt ir dažādas, bet atgriezies vienā un te pašā sajūtā, tev iztriggerē atkal vienu un to pašu emociju, un tāpēc es saku, ka ir ļoti svarīgi sākt piefiksēt tās savas emocijas, tās savas sajūtas, viss, kas ar jums notiek, kas tos triggerus savus. Un ne tikai vienkārši, mani triggerē, kad kāds dzer, tas tev nekā nepalīdzēs. Ieej pāanalizē savas sajūtas, kā tu jūties, tad, kad kāds dzer. Kā tu jūties tajā brīdī, kad tev triggerē, kas tevi tieši triggerē. Jā, tas, ka dzer, vai tas, kas tev tur notiek? Man parādās bailes, vai es jūtos nedroši, man ir bailes par manu drošību, es jūtos nevērtīgi, es jūtos nesadzīvi. Tur vesela kaudze, jā. Līdz ar to ļoti svarīgi nodefinēt nevis vienkārši, ka tevi triggerē tas, bet kāpēc tas tevi triggerē un kādā veidā.
Ja, kas ir tā emocionālā atmiņa, kuru tevi aktivizē tajā brīdī tā situācija vai tas cilvēks, tas triggeris, kad kāds kaut ko saka konkrētā veidā, saka tādā tonī vai dara kaut kādu tādu darbību un tā tālāk. Un tad, kad tu to sāc atpazīt, tad, sāc piefiksēt to un piefiksēt visās situācijās, kurās tev atkal un atkal parādās tāda vai ļoti līdzīga sajūta. Un tu sāksi pamanīt, ka tas viss atkārtojās. Un ka tā sajūta īstenībā ļoti līdzīga. Un tur, piemēram, es jūtos nevērtīga vienā reizē, tu jutīsies, vienā tev būs, tev iztigrēs, es jūtos, ka es neesmu gana laba. Vienā tev būs bailes par to, ka tevi nesapratīs, nemīlēs, pametīs. Tad vienā reizē tu jutīsies varbūt vēl kaut kā. Un pēc tam, ja tu paskatīsies vēl tā plašāk, tad tu ieraudzīsi, ka tās visas ir viena un tā pati lieta. Un viņas visas ir savā starpā saistītas. Ja? Bailes par drošību, nespēja pateikt, ko tu domā. Sajūta, ka tu neesi gana labs vai neesi mīlēts, neesi pieņemts, neesi saprasts. Un tā tālāk, ka tas viss īstenībā iedzem viena kopēji tādu kaut kādu kodolu, ja? Un tad tu varēsi atpazīt, ka, hei, man visu laiku ir kaut kāda viena tēma, ja? Galvenā tāda pamattēma. Protams, tur viņā iekšā ir daudz, kā es teicu, tā kā kokteili. Long Island kokteils ir Long Island kokteils, bet viņš sastāv no daudz dažām sastāvdaļām. Un vienu reizi mēs vairāk sagaršosim vienu sastāvdaļu, un nākošajā malkā mēs sagaršosim citu sastāvdaļu, bet ir ļoti svarīgi sākt analizēt tās sastāvdaļas un tad pamanīt, kas ir tas kokteils kopumā tevī, kurš tev rada to konkrēto sajūtu un nepatīkamo sajūtu, protams, un kurš tev triggerē. Un tad, kad tu to saproti un ieraugi, kā tās emocijas tev visu laiku atkārtojās, tad tu reāli vari vispār sākt kaut ko iesākt ar sevi. Līdz tam tu esi vienkārši robots, kurš automātiski, nesliktā nozīmē, ne tādā, ka tu esi stulbenis, bet vienkārši mēs visi, mēs esam ieprogrammētas programmas, kur zemapziņa vada visas mūsu reakcijas, un kamēr mēs paši viņas neatpazīstam un nesaprotam, no kurienes viņas nāk, un ka viņas ir tādas un šitādas un vēl kaut kādas, mēs vienkārši rīkojamies kā roboti, mums kāds sit, mēs sitam pretī. Es saku, stulbenis, pats tu stulbenis, ja, tādā primitīvā veidā, bet, emocionāli, domāju, gan jūs visi saprotat, ko es to domāju, ja, tev ir nezinu, tur, ir kaut kādas lietas, ko cilvēki saka, kas tev neko neizraisa, un tu vienkārši sēdi, un tev ir viss fine, bet blakus tavam sēdētājiem vienkārši, tas iztrigerē, un viņš kā suns sāk riet, ko tu man tur, jā, un tu tāds liekas, ko viņš sacipās. Un ir kaut kādas lietas, kas tavam blakus sēdētājiem vispār neizraisīs nekādas emocijas, ar tev ieslēgs tādu vienkārši vēlmi kādam pierādīt savu taisnību, vai ieslēgs kaut kādu cīnītāju, samurai, kurš grib nocirst galvu kādam vai vēl kaut ko, ja? Un ir nenormāli svarīgi sākt vienkārši visas tās lietas sevi apzināt un pētīt un sākt definēt, kas tas ir. Nevis vienkārši es gribu viņu nosist, jo viņš ir stulbenis. Tas nav palīdzoši. Tu nevarēsi atklāt, kas tā ir kas tas ir par klucīti tevī, kurš tev šito triggerē, kamēr tu vienkārši teiksi, ka man tas nepatīk, jo viņš ir vienkārši stulbs. Man besīk, ka cilvēki ir idioti. Ok, ja tu pats saproti, ko tas nozīmē, cool, bet vienalga, apakaļ uz jautājumu, labi, tad, kad cilvēki ir idioti, kā tas tev liek justies? Kas tev par emociju paceļās tajā brīdī, kad cilvēks uzdās, ka idiots? Vienalga, lai ko tas priekš tevis nozīmē, tu pats zini, ko priekš tevis nozīmē tas, ka kāds uzdās, ka idiots. Tam nav jābūt obligāti tam pašam, kas priekš kādu citu nozīmē idiots, ja tev pašam ir sava definīcija un izpratne par to. Līdz ar to, pofik, ko nozīmē idiots, bet galvenokārt, kā tas tev liek justies un kāpēc. Un ja tu vari sākt atbildēt uz tiem jautājumiem, tu vari sākt sevi vērot un šķetināt to, kas tevī notiek un izvilkt ārā, kā kaut kādas likumsakarības. Un tad jau tu sāc kļūt par tādu daudz apzinātāku cilvēku, tu vairs neesi vienkārši trakais robots aptaurētais, kurš vienmēr, tad, ja viņam uzreja, viņš uzreiz reja pretī, un pēc tam pats nesaprot, kāpēc viņš sacipās par ko vispār, ja. Tu sāc palikt, vispār tev var parādīties iespēja rīkoties citādāk, kamēr tev nav šī sapratne, kamēr tev nav, tu neesi sevi pietiekami diagnostificējis savas emocijas un savu iekšējā pasauli, tev nav iespēja rīkoties nekā citādāk, kā tikai tā zemapziņas programma ir uztaisījusi. Tu vienkārši nav.
Tas tā kā, Windows 95. Windows ir ieprogrammēts tevī, un kamēr tev nebūs 98. vai vienkārši nebūs vispār izprogrammēts ārā viņš vispārībā, tikmēr tu vienkārši, nezinu, ejot iekšā tur tādā tur atverot tādu logu, viņš vienkārši uzkārsies un sāks trakot, ja. 98. Windows, piemēram, pie tās programmas netrakos, ja. Un tā. Oskars saka, ir jāmēģina mainīt pašam lietas apkārt, cilvēks nav robots. Tā ir tā ilūzija, ka tev, ja liekas, ka tu vari izmainīt sev lietas apkārt, neizmainot sev iekšā, un tad tev būs viss kārtībā, tā ir ilūzija, droši dzīvojam viņā, cik ilgi gribam, tas ir fine, neviens nav, tā kā neviens mums to neaizliedz, jā. Katram ir savs laiks, kad viņam vienkārši šitien te ir, un kad viņš pamana to, ka, lai ko viņš mainītu, tā kā es pirms tam teicu, jā, nomaina valsti, nomaina partneri, nomaina dzīvesvietu, nomaina vārdu, nomaina dzimumu, nomaina matu krāsu, jebko, darba vietu, nodarbošanos, vienkārši vispār savu personību nomaini. Jā, nomaina drēbes, visu stilu, jebko, telefonu nomaina. Nomaina, ko tu vari nomainīt pēc iespējas vairāk lietas pasaulē, lai pēc iespējas ātrāk ieraudzītu, kad, lai ko tu mainītu, uz brīdi varbūt paliek labāk, uz brīdi liekas, savādāk, kamēr tu pielāgojies tajā jaunajai situācijai. Bet visa programmatūra iekšā, kura ir ar tevi, lai ko tu mainītu ārpasaulē, no iekšpuses viss sākās, tāpēc tās sajūtas, kuras ir tevī, viņas atkal un atkal atradīs veidu, kā aktivizēties, jo tāpēc, ka viņas grib tikt izdziedināts, viņas grib, lai tu no viņām atbrīvojies. Tas ir līdzīgi tā kā, es nezinu, zobratu mehānismā, ja viss iet gludi un normāli, tad viņš vienkārši forši funkcionē tā kā pulksteņa mehānisms. Bet ja tur iekšā ir kaut kāds mazs graudiņš, kurš tā kā, viņš lauž visu mehānismu, un agrāk vai vēlāk tev kaut kas tur lūzīs un grūs un veselības problēmas, vai tādas problēmas, vai finansiāls, vai kaut kāds emocionāls, vai psihisks, vai kādas tur tās problēmas tik nenāk ārā no šīm izpausmēm, jā. Bet ja tur ir kaut kāds graudiņš, kurš neļauj tam mehānismam plūstoši un viegli un forši funkcionēt, tas ir rādītājs tam, ka, diemžēl, tur ir kaut kāds gruzītis, kurš ir jāizņem ārā. Ja tu neizņems to gruzi, visa sistēma vienā brīdī vienkārši sabruks un uzkārsies pilnībā, ja? Līdz traģiskam līmenim, principā. Ja tu izņems to gruzīti, tad viņa var normāli funkcionēt, un tad tas aiziet apakaļ uz to pašu sākumu, ko mēs sākām laivās sākumā runāt, un es jautāju, kad kas ir tas, kas neļauj piedzīvot to beznosacījumu mīlestības stāvokli vai to sajūtu, ja? To pieņemošo, foršo, mierīgo, priecīgo mīlestības pilno sajūtu, kas traucē, un tad katrs te rakstīja, kas viņam traucē. Un tad te mēs nonākam apakaļ, kad gala beigās tas gruzītis vai gruzīši vairāki tajā mehānismā ir tie, kas neļauj tam notikt. Ja? Mūsu zemapziņas mehānismā ir kaut kādas ticības, kaut kādas pārliecības, traumas, bloki, aizvainojumi, pārdzīvojumi un vispārējais kaut kādas emocijas sajūtas, kuras triggerējas dažādos dzīves situācijas augšā, kuras kamēr netiek atbrīvotas, tas mehānisms strādā kroplīgi un viņš nav brīvs, un tas arī ir tas, jo, ja mehānisms strādā harmoniski un forši, tas ir tas harmoniskais piepildījuma mīlestības stāvoklis, kur tu vari ar beznosacījumu mīlestību skatīties uz pilnīgi ikvienu cilvēku, bez pieprasījuma, neko negaidot pretī, tā kā jūs te forši rakstījāt, ja? Bez bailēm, bez nosodījuma, bez nekā, jūs vienkārši, cik forši, ja, ir harmoniski, viss mehānisms strādā brīvi un harmoniski. Ja tā nav, ja kaut vai viens mazs grūzītis tur ir pa vidu iekšā, viņš nekad īsti līdz galam nestrādās absolūti harmoniski, un to mīlestības pieredzi 100% nevarēs visu laiku piedzīvot. Un tad tas dziedināšanās ceļš un ceļš uz tos apskaidrību vai apgaismību, ko daudz tur dēvē, un tā tālāk arī tieši tāds arī ir, ka tu tīri tos grūzīšus ārā, un tad vienā brīdī viņi ir jau tik mazas palikuši, ka tas mehānisms jau ļoti ilgu laiku, viņš strādā, un tev pat liekas, es esmu tajā mīlestības piepildījuma stāvoklī, jā, es esmu beidzot nonācis tajā beznosacījuma mīlestības tajā pieredzē, ak, Dievs, cik forši, un kaut kas pēkšņi uzkarās, jo vēl ir kāds gruzīts palicis, jā, ir kaut kas tev iztrigerē atkal kaut kādu emociju vai atgādina atkal par kaut ko tu pats pat īsti ar apziņu neatceries, kas ir tas, ko tev atgādina, un tad tas ir tas brīdis, kad ir jāiet meklēt tas gruzīts, un viņš jātīra ārā. Jo pats no sevis viņš nekur neliksies, diemžēl.
kaut kāds. Tāda ir mana pieredze, gan personīgā, gan strādājot ar cilvēkiem. Un viņu zemapziņām un zemapziņu gruzīšiem un kubikiem, rubikiem, nepareizi saliktajiem un visu pārējo. Tā uzskart pašam savas lietas apkārt, sevi iekšējās problēmas. Tas ir tieši tāpat kā mainīt sevī mehānismus, ir jāprot piedot. Jā, to arī sauc, to var arī nosaukt par piedošanu, vai respektīvi daudz tieši šo sistēmu vai šo mehānismu sauc par piedošanu. Un patiesu piedošanu, kas ir vienkārši tiešām atlaišana, pilnīga situācijas atlaišana. Un tam ir ļoti daudz dažādi vārdi, dažādi mehānismi, ir ļoti daudz skaisti ceļi pie Dieva, kā atbrīvot sevi no visām šīm, visiem šiem gružiem, šiem zemziņas konstruktiem. Bet, protams, ka to nevar izdarīt, kamēr nesaprot un negrib to mainīt. Jā. To nevar izdarīt, kamēr nav vēlmes un kamēr tu pats ieraudzīsi, ka tev tie gruži traucē, ka tevi viņi sāpina, viņi apgrūtina tavu dzīves pieredzi, viņi nedara tevi laimīgu, viņi tev liek justies trigerētam tādās un tādās situācijās. Un ilgu laiku mēs pavadam parasti, tas ir ļoti normāls un dabisks procesa stāvoklis, kad mēs pavadam viņu negribot pieņemt šo patiesību. Mēs tā kā, jā, bet es negribu, jo tad man būs tie gruži sevi jāņem ārā. Es negribu, lai tas būtu manī. Es gribu, lai tas būtu viņā, jo tad es varu turpināt viņu vainot un teikt, ka jā, bet viņš ir vainīgs. Tāpēc, ka viņš ir tik stulbs vai viņš ir dzērājs, tas ir tāpēc es tā jūtos. Ja viņš nedzēra, tas tā nejustos. Loģiski taču, Kā? Pasties, šitas cilvēks nedzer, un viņš man neliek justies slikti. Šitas cilvēks dzer, un viņš man liek justies slikti. Come on, vaina ir cilvēkā, kurš dzer. Vai, neatceros, kurš bija kurš. Vaina ir cilvēkā, kurš dzer. Var ļoti ilgi var tā skatīties, bet tas, diemžēl, nemaina to. Nemaina to, ka tā emocija ir mūsos, kā jau es tur pirms tam stāstīju pirms brīža, ja? Un mēs nevaram sajust neko, kas nav mūsos. Un tad, kur Haus ļoti forši jautājumu uzdod, ja? Kā to dabūt ārā, tos gružus? Kā gružu iznešana ir, principā, tas pats, kā ko citi sauc par ceļš pie Dieva, bet, cilvēkiem, kam varbūt trigerē vārds Dievs, vai kaut kas tam līdzīgs, tad droši nebaidieties. To var arī saukt savādāk, to var arī saukt kā gružu izvešana vai kaut kas tam līdzīgs. Un vai zemapziņas tīrīšana, vai piedošana, vai atbrīvošanās no saviem zemapziņas konstruktiem, beznosacījuma mīlestības iegūšana un atmodināšana sevī. Tas īstenībā viss ir viens un tas pats, bet kamēr mēs katrs esam tajos ar saviem gružiem, tad citu gružu kaut kāds tas kopums būs tas, kas teiks, fuj, kāds dievs, pa ko tu runā? Nē. Citiem teiks, kāda zemapziņa, pa ko tu runā? Vajag vienkārši tur brīvi dzīvot un piedot, ne? Vai nekādā zemapziņā rakņāties, ja? Cits tur teiks, ko tu vispār runā? Vajag dzīvot nost, ja? Tur vienkārši nosit visus dzērājus un miers, un viss tev būs labi dzīvē. Ja? Ir ļoti dažādi veidi, kā mēs katrs no kura punkta mēs sākam šo ceļu, bet tas pat nav svarīgi. Svarīgi ir, ka mēs visiem vienā virzienā. Galu beigās mēs visi mēģinam nonākt tajā harmoniskajā iekšējā zobratu mehānisma stāvoklī, kur viss darbojas brīvi, harmoniski, viegli, bez eforta, un tas mums liek justies labi. Un gala beigās, vai tad ir svarīgi tas, vai kāds cits dzer vai nedzer, ja tevī tas neraisa tās nepatīkamās emocijas un atmiņas? Vai tad tā nav patiesa brīvība, ko īstenībā mēs visi meklējam? Kad neatkarīgi no ārējiem apstākļiem, neatkarīgi no visiem dzīves notikumiem, neatkarīgi no tā, ko citi cilvēki saka vai dara par tevi vai par kādu citu, tu nejūties trigerēts, tu nejūties izsists no līdzsvara, tu vari palikt savā mierā, tu vari objektīvi pieņemt lēmumus un izdarīt izvēles, nevis uz savu emociju tā kā reakcijas un pēc tam domāt, ak, Dievs, ko es atkal pateicu, vienkārši sadzēros un vienkārši sarakstīju kādu pļurzu Facebookā, ja? Vai tur, uzvilkos un nosaucu viņu par idiotu publiski TikTok laivā. Ak, Dievs, ko es pateicu. Vai, vienalga, ja? Ko tik mēs tur nedaram uz emociju vadīti, ja?
Un nebūtu tie roboti tādā ziņā, ja? Tas nav apvainojums mums katram. Tas, diemžēl, ir mēs, kamēr mēs nepārvaldam savu iekšējo pasauli un neatpazīstam savus triggerus un neesam ar viņiem, nesākam strādāt un sevi atbrīvot no viņiem. Mēs vienkārši esam tā kā roboti, mēs vienkārši kā mašīnas reaģējam tikai vienā konkrētā veidā. Un tad baigi gari mēģina atbildēt Hausam uz jautājumu, kā atbrīvot tos gružus. Ir daudz, kā es teicu, daudz dažādu veidu, kā to dara, ir dažādas tehnikas, jo šī pasaule ir ļoti dažāda, ja? Katrs ir atradis kaut kādu tur veidu un tā. Tas, ar ko es varu padalīties, ir viens no veidiem, kā atbrīvoties no gružiem, ko māca mans ceļa biedrs Edvards Kokars. Ļoti labi vēl pēc tam brīnišķīgi māca. Tiem, kam tieši simpatizē tāds veids un tāds gružu izņemšanas mehānisms, noteikti iesaku klausīties tajā, ko viņš stāsta, un pat pieteikties pie viņu uz kādu konsultāciju vai kā, mums tagad tūlītās būs arī pieejami šitie te kurs, tāds mini kursiņš, kas iedod tāds pirmos soļus, un tad pēc tam padziļināt, ja gribās no tālāk, un mums ir daudz dažādi rīki, respektīvi Masterplace platformā ir daudz dažādi rīki, kā mēs to daram. Un Rekur House jautā, vai jūs strādājat arī attālināti, jo esmu Vācijā. Jā, mēs strādājam attālināti. Un tad viens no rīkiem, kuru es pārstāvu, kas ir tieši šis zemapziņas konstrukts un tas, kā es šodien stāstīju šo visu, ja, tas instruments, kuru es izmantoju tādā precīzākā veidā. Mēs ar Edvardu abi pārstāvam brīnumu kursu, atskaitu sistēmu un tīru neduālismu, kā saka, mīlestības, pat tas, kas bija tā beznosacījuma mīlestības, tā kā šī konstrukta kultivēšana sevī. Bet, protams, kā es teicu, ir visādi veidi, kā to darīt. Tad viens no veidiem, kā atbrīvoties no gružiem, ir tīpaši tādiem lielākajiem un smagākajiem akmeņiem, kurus vienkārši ar vienkārši domāšanu, pamanīšanu un sevis disciplinēšanu citreiz vienkārši neizdodas izņemt, vai arī tas aizņems šausmīgi ilgu laiku, tad laika saburcināšanas un saīsināšanas nolūkos ir pavisam brīnišķīgs rīks, kas saucās zemapziņas terapija. Tas ir tas, ko mēs darām zemapziņas klīnikā. Un, jā, tur mēs strādājam attālināti, un tas ir individuāls darbs, katram individuāli. Un tur tātad mēs noskaidrojam visu to, diagnosticējam visu to zemapziņas uzbūvi, atrodam, kas ir tie grūži tajā mehānismā. Jā, tas, ko mēs izdarām pirmajā konsultācijā jau. Un saites konsultāciju var atrast TikTok profilā, man profila saitē tur jābūt, kur var uzreiz pieteikties. Un, respektīvi, to mēs izdarām pirmajā konsultācijā. Mēs uzreiz saprotam, tu ieraudzīsi tos savus patērnus, par kuriem mēs šodien runājām, ja? Ieraudzīsi, kas ir tas, kas visu laiku atkārtojās, un kas ir tas galvenais grūzis vai grūžu kopums, vai kaut kāds kokteils tevī, kurš tev rāda tieši tās pieredzes, kuras tev visu laiku atkārtojās. Un, jā, tas ir veids, kā grūžus izņemt. Tiešām ļoti efektīvs un ļoti ātrs veids. Ar šo mehānismu to var izdarīt pat tādus lielākos, smagākos to galveno dzīves grūzi un konstruktu. Var pat sevi atbrīvot no tā pāris mēnešu laikā. Ar zemapziņas terapijas palīdzību tas ir ļoti forši tā, ka, ja gribās pamēģināt šo mehānismu, noskaidrot savu galvenokārt, noskaidrot savu grūzi un konstruktu un pieredzēt, kā tas praktiski notiek, kāda ir sajūta un kā vispār notiek tas zemapziņas darbs, tad droši noteikti vajag pieteikties konsultāciju vai saiti, kas ir profilā. Droši spiežam virsū, vai var rakstīt arī privāti, atsūtīt man ziņu, un tad sakomunicēsim, nodošu kā. Bet, jā, tas ir tas galvenais veids, kā es to daru. Man tas ir ļoti palīdzējis, tas strādā ļoti efektīvi. Jā, un vēl viens ļoti, ļoti efektīvs un pat... Es pat nezinu, kad ir daudz skaisti ceļi pie Dieva, līdz ar to neviens nav labāks vai sliktāks par kādu, bet katram ir savi plusi, savi mīnusi, vai savs, kā lai saka, vienkāršība, vai sarežģītums, vai laika ietilpība, vai laika īsums, jā, tur tā kā līdzīgi kā ar visām lietām, tur viens ābols ir liels, un viens ir tievs un garš, un tā tālāk, jā. Tad vēl viens veids ir forši pie Edvarda, kaut kā var arī ļoti forši griezties. Viņš savukārt iedos pilnīgi vēl citādāku veidu, kā uz to visu paskatīties, kā to praktizēt. Bet, ja gribās pat taisnot tā, kad ejam zemapziņā, ieraugam
kas ir tā aina, jā, asins aina visu dabonam, tad to mēs dabonam pirmajā konsultācijā, un tad pēc tam arī parādīšu, izstāstīšu, kā notiek vispār tas viss process tālāk, un kā to vairāk mēnešu laikā var ļoti, ļoti strauji un efektīvi un dziļi transformēt. Kaut kā tā. Tas, ko es varu pateikt par tiem rīkiem, kurus es pārvaldu un apzinu. Tā, tas visus komentārus izlasīju, laikam, jā. Ja tu negribi, tad to arī nevar mainīties. Tas, ko tu stāsi, tos sēklu sēju, vēlns, arī lietot alkoholu mudina vēlns. Nu, ir atskaites sistēmas, kas grūžus vāc ārā dzīvot šādā konstruktā, kad ir vēlns, kurš mums liek kaut ko darīt, un vēlns mums saka, un čukst vienā ausī un saka, dari šito, dari iedzer, vai ne, un tad tev tu paliks labāk, un tu dzer, bet īstenībā tev paliek sliktāk, vai ne? Kas tad ir tā pa balsi, kas tev saka? Ir, kas uzskata un tic tādai atskaites sistēmai. Arī nekāda vaina, ja tas simpatizē labāk vai patīk, vai ir saprotamāk, tad droši var arī domāt, var arī tādu, kā lai saka, konceptā tādā iet, bet tad tur droši vien es pieņemu vairāk kristietība, baznīca un tā atskaites sistēma būs jāņem palīgā. Bet teikšana, ka tas ir vēlns, vismaz no manas personīgās pieredzes, kaut kādā ziņā noņem atbildību no tevis, bet atkal no otras puses, arī darbā zemapziņu mēs tāpatās noņemam atbildību šī no sevis tādā ziņā, ka tā ir programma mūsos, tā ir daļa mūsos, ja? Kurš tad dzird to vēlna balsi? Tu jau esi tas, kurš dzird to vēlna balsi. Ja? Vēlns ir tas pats ego, ko citās atskaites sistēmās sauc par ego, vai tur veselais saprāts ir tā kā mūsu veselā daļa, ja neveselais saprāts ir tā neveselā daļa ego konstrukts vai vēlns, kā cita apraksta, kā vēl savādāk, kā viņi tur nosaukt. Neatkarīgi no tā, tā vieta, kur tu to visu dzirdi, pieredzi un jūti, ir tevī. Tu to visu pieredzi. Neviens cits tavā vietā nepieredz tās pieredzes, kuras pieredzi tu. Līdz ar to ļoti svarīgi ir saprast, ka viņš ir tevī, bet nevis tu esi vēlns. Tevī ir kaut kāda balss. Man nepatīk, es zinot vēlmu, man ir bērnība asociēst kā kaut kāda crazy. Līdz ar to tie, kas grib runāt par vēlniem, un tā droši pie kristiešiem droši. un tur tad būs vairāk tādos terminos. Es vairāk runāšu tādā, man patīk ego un zemapziņas konstrukts un zemapziņas programmas un zemapziņas daļas mūsos, jā, kas ir tā vienkārši kaut kāda neizdziedināta daļa, kura mums liek teikt to vai to vai to un saka, hei, tagad tur jūties šitā, tāpēc, ka viņš paskatījās uz tevi tā, un tu jā, jūties tā. Un tu no tā var atbrīvoties. Un kur Hauses jautā, kas jūs esat, ko jūs tieši nesat cilvēkiem. Es esmu augsti kvalificēts balsu zemapziņas terapeits. Mans viens no galvenajiem rīkiem un instrumentiem ir balss, bet ne tikai dziedāšanā vai runāšanā. Tas ir aizgājis jau nākošajā augstākajā līmenī, kā balss, kā sirdsbalss. Balss kā tava iekšējā tavas patiesas būtības balss. Tad, kas ir tie, un tad, mēģinot nonākt pie tās savas patiesās būtības balss, kas arī, protams, atspoguļojas tajā, kādas mums ir attiecības ar mūsu fizisko balsi. Grūtības izteikties, kauns no savas dziedamās balss. Nespēja pastāvēt par savu viedokli vai pateikt, ko es domāju, izdabāšana, nespēja pateikt nē, tad, kad tu gribi teikt nē. Visvisāda veida sevis apspiešana, savu emociju noliekšana, vai, tur ir šausmīgi daudz dažādi veidi, kāds aizvainojums glabājas balsī kaklā. Tas mums burtiski mūsu smacē nost, un tāpēc mēs nevaram pat pateikt to, ko mēs domājam citreiz. Vai mēģinot pateikt, mums aiziet balss cietums. Mēs nevaram parunāt. Mums sāk nākt asaras un emocijas ārā. Tad brīdī, kad mēs kaut ko gribam no sevis atklātu pateikt, ja? Tas viss liecina par to, ka ir kaut kādi gruži un kaut kas tur bloķējās, kas neļauj pilnīgi brīvi pirmkārt nākt ārā mūsu sirdsbalsī no mums, un viens ir, ka viņi neļauj viņai vispār būt un sev viņu sadzirdēt, lai tu zinātu, kas tas vispār ir, kas grib nākt ārā, un nākošais jau ir zinot, varbūt, kas tas ir, kas grib nākt ārā šeit, pirms tas iznāk ārā, tad tas viss nobloķējās.
Un tāpēc, lai cik ļoti cilvēkiem liekas, ka kāds sakars dziedāšanai ar kaut kādām pašizaugsmi vai personīgām emocijām vai sajūtām vai psiholoģiju vai kaut ko tam līdzīgu vai zemapziņu, es saku vistiešākais. Tāpēc, kad ja tev ir kauns, trauksmi, bailes runāt publiski citu priekšā vai dziedāt, neatkarīgi no tā, vai tu māki vai nemāki. Tas nav svarīgi. Jā, jo mums ir daudz lietas, ko mēs nemākam. Es nezinu, es, piemēram, nemāku. Ko es nemāku? Jā, es domāju, kaut kas, ko es nemāku. Par ko man nav kauns. Ko es nemāku? Pagaidi. Es visu māku. Bet es nekas nenāk prātā. Nezinu, es nemāku... nezinu, Edvards visu kaut ko forši dara rokām, tur, nezinu, viņš ceļ laivu, piemēram, ja. Es nemāku zāģēt, skrūvēt, montēt, tur, būvēt māju. Man par to nav kauns. Es to nemāku, bet man tas nesagādā problēmas, ka es to nemāku. Un ja man tas būtu pēkšņi jādara, arī nemākot, un man nebūtu varianti, vienkārši kaut kādā iemesla pēc man tur jāpieslēdzas un tas jādara, man tas neradīs kaut kādu trauksmi, kad, ak, Dievs, ko par mani padomās, ja es tagad būvēšu māju vai nemākot un darīšu kaut ko, paņemšu rokā skrūvgriezi vai tur urbi, un es nemāku urbt, un, ak, Dievs, viss padomās, ka es esmu idiots un man apsmies, un tad es, jā, tak nē, es vienkārši ņemšu to urbis, teikšu, sorry, vispār pirmoreiz tur urbi rokā nemāku. Nav kauns par to, kas jādara, pastāstiet man. Jā, vēl, piemēram, ģitāru. Es nemāku ģitāru spēlēt. Tiešām nemāku. Klavieres māku, dziedāt māku. Ģitāru nemāku spēlēt. Man nav kauns par to, ka es nemāku spēlēt ģitāru. Es paņemu ģitāru rokās, ko grandam kaut skaņas tēs. Vispār nav ne kauns, ne bailes. Man nav bailes. Nezinu, tur uziet uz skatuves, kad ja pēkšņi ir jādara kaut kas un publikas priekšā pateikt, sorry, man tikko lika to ģitāru iznest un kaut ko nospēlēt, bet diemžēl es nemāku. Es tūlīt kaut ko random spēlēšu, tas izklausīsies briesmīgi, bet neko darīt. Jā, man par to nav kauns. Bet, piemēram, ja man ir jāiet un jānodzied kaut kas, un es pat māku, citreiz tas ir cilvēkiem ļoti daudz piedzīvo par to, tad, kad viņi māk dziedāt. Vienkārši, nē, es neiešu. Jā, tās ir indikators, ka, kad kaut kas tajā tavā balss un iekšējās pasaules izpausmē, kaut kas tur neštim, tur kaut kādi gruži ir saķērušies un nav šī harmoniskā iekšējais stāvoklis, kurš tev ļauj brīvi izpausties. Un līdz ar to tā ir mana kvalifikācija un viss, ko es darīšu daudz gadu garumā, gan es esmu gan vokālais eksperts, kas tehniski var palīdzēt cilvēkam atvērt savu balsi un iemācīties reāli tehniski pārvaldīt savu instrumentu. Bet jau daudz gadu garumā apzinot ļoti daudz dažādas prakses un kļūstot un mācoties holistiskās prāta terapijas akadēmijā un apgūstot zemapziņas terapijas prakses un eniegrammu, jucāju, astroloģiju un visam tam pāri vēl dziļu brīnumu kursa 10 gadu praktizēšanas laikā un izpētē un apguvē. Tas viss ir savilcies kopā tā, ka tagad man ir iespēja ļoti koncentrētā un precīzā veidā ar dažādiem rīkiem, visiem, kurus es pārvaldu, palīdzēt atrast tieši tos svarīgākos gružus, kuri ir tie, kas taisa arī tos pārējos, jo ir tie galvenie, vienmēr mums tie gruži kaut kādi, kas taisa to problēmu, un viņiem taisot problēmu, no viņiem atlec daudz mazi citi gruzīši, un ja mēs nesaprotam, kas ir tie galvenie gruži, mēs varam bieži vien aizrauties un tos mazos gruzīšus mēģināt tur labot. Bet forši, protams, bišķiņ atbrīvot savu zemziņu no tādiem mazākiem gružiem, tas arī forši paliek bišķi vieglāk. Bet, ja tas lielais galvenais nav atrisināts, tad viņš turpinās tikai griežoties, taisīt jaunus mazus, es nezinu, vai es vispār saprotu tās metaforas, kuras es izmantoju, man liekas, nav loģiski, bet varbūt, ja nevar saprast, droši ierakstiet, jā, es pamēģināšu paskaidrot vārdā. Bet jā, laužot, sanāk, ka ja mēs iztēlojamies pulksteņu mehānismu ar daudz šitiem zobratiņiem, un tad pa vidu mēs iztēlojamies, ka tur kaut kāds liels kaut kāds akmens ir tas grūzis galvenais, ja? Un tad tie mehānisms
mēģina darboties, un tomēr, viņš, protams, ka nevar nedarboties, viņš griežās, kaut kā jau tie zobrati griežās. Griežoties, viņi rada bērzi, un radot bērzi no tā lielā akmens grūža, ja, atdalās visu laiku atlec kaut kādi mazāki grūži, kas aizlec uz pārējiem vietām kaut kur tajā zobrata mehānismā. Un ja mēs nesaprotam, kas ir tas galvenais, kas rada visus tos pārējos, tad mēs skatāmies uz tiem citiem mazākiem, skatāmies, jā, tā ir mūsu problēma, mēs tur nejūtamies šādi, bet es gribu atbrīvoties no šitā grūža, ja? Es nevaru nopelnīt pietiekami daudz naudu, tā ir mana problēma. Es atbrīvošos no šitā grūža, es varēšu nopelnīt pietiekami daudz naudu, un man viss būs atrisināt dzīvē. Bet tu neesi atrisinājis lielo grūzi, galveno, kurš tev liek justies un triggerē tevi. Un tev tagad ir daudz naudas, bet tev triggerē vēl joprojām tās pašas emocijas, tās pašas sajūtas, un tie paši dzērāji, piemēram, alkoholiķi, vēl joprojām. Kāda bez naudas tevi triggerēja, tā ar ļoti daudz naudu tagad tev triggerē. Ko tā nauda palīdz? Tas nenozīmē, ka nauda slikta, ne, vispār go for it, ja? Bet tādā primitīvā versijā, ja? Līdz ar to ļoti svarīgi identificēt, kas ir tas galvenais lielais grūzis, un tas ir tas, kur es jūtos ne tikai kompetenti, bet es tiešām esmu ļoti labi tajā. Man kaut kā ir pašai, tas bija normāli svarīgi, es priekš sevis, es pat to ceļu nogājusi, es priekš sevis atradusi un identificējusi savu lielāko mega grūzi, un līdz ar to, tad, kad pats to sevi ir izdarījis, tad īstenībā tev neviens vairs nevar apmuļķot ar saviem lielajiem gružiem. Tu tā kā tiešām staigā un redzi visiem tos baļķus acīs, un nevis tāpēc, ka tu viņus nosod vai ko tā, bet tu vienkārši redzi, kur viņiem tās kabardziņi, kas īstenībā ir baļķis, vai otrādāk, slēpjās un kā viņu izņemt, un tad tu nevis es tur eju un kādam stāstu, tev tur ir šitāds, jā, man neinteresē, tas nav svarīgi, tas nav tas veids, kas ir palīdzoši. Palīdzoši ir palīdzēt katram cilvēkam pašam ieraudzīt, jā, un nevis pasakot priekšā vai kaut kā tam līdzīgi norādot, bet caur to procesu, ar kādu es darbojos, ir ļoti forši un patīkami, bet un tā pašatklājoši un tik ļoti palīdzoši to ieraudzīt un saprast. Un tad arī tu pats sāc palikt apzinātāks, un tu saproti, manī slēpjas šitāds konstrukts zemapziņas lielais klucis. Ja es gribu, lai man pamainās mana pieredze, un es gribu, lai viss strādā harmoniski un brīvi, skaidrs, ka man no viņa būs jāatbrīvojās. Tur nav variantu. Jautājums, kad es būšu gatavs no viņa atbrīvoties, vai es gribu vēl pāris gadus ar viņu pastaigāt, vai gadu 10. Vai es gribu no viņa atbrīvoties tagad, jo ātrāk, jo labāk, jo ātrāk es sākšu piedzīvot tiešām laimīgu un brīvu dzīves pieredzi. Un tad jautājums, kā? Kā es gribu atbrīvoties? Kas ir tas mehānisms, tas veids, tā metode, caur kuru tas ceļš, pa kuru ejot, es varēšu no viņa atbrīvoties. Un tad izvēlamies to, kas mums simpatizē, kam mēs varam noticēt, kas mums liekas efektīvi, kur mēs redzam, ka ar šito es reāli esmu gatavs iet līdz galam, un tad ejam līdz galam, līdz mēs viņu izņemam. Jo mainīt pa vidu tur, metodas var, protams, bet tas nav tik efektīvi, tāpēc, kad ir vienkārši tā kā kalnā kāpt, jā. Tu vari kāpt pa šito taciņu, pa šito, bet tu neuzkāps 5 reizes kāpjot. Līdz šejienai tiekot pa 5 dažādām taciņām, tu būsi ticis tikai līdz vienai tai kalna daļai. Ja tu gribi reāli pašā kalnā uzkāpt augšā, tev ir pa vienu konkrētu taciņu, tu varēsi uziet līdz galam. Un tagad tu būs galā, tad no augšas, no spices, skatoties uz leju, tu redzēsi visus pārējos ceļus un visas taciņas, tev būs tāds, es redzu, kā arī, pa šitādu arī tu varēji uzkāpt, interesanti. Tagad saprotu arī, ka šitas te ceļš, kaut arī viņš izstājās, ka viņš ved, tā kā pilnīgi ne kalnā augšā, viņš izrādās pa spirāli, ejot arī uzved augšā. Interesanti. Šis gan pilnīgs shortcuts, kas iet pilnīgi pat taisno ar pacēlāju, bez mazvai, jā. Forši tā. Es gāju pa šito ceļu, bet, kāda starpība? Es esmu kalna augšā, beidzot saprotu, kas ir man notiek un kas es esmu un kā tas viss izskatās. Tad es varu varbūt beidzot sākt arī palīdzēt citiem, ja tas ir nepieciešams, un es jūtos, ka tas ir tas, kas man ir jādara dzīvē. Cik gadu strādājat ar cilvēkiem? Cik ilgi palīdzat? Jautājums, kādā līmenī droši vien strādāju ar cilvēkiem jau būs tuvu 20 gadiem. Objektīvi, bet labi tā pavisam nopietni droši vien un tā ļoti profesionāli gadus 15 strādāju ar cilvēkiem, tik ilgi arī palīdzu. Bet, protams, kad kā jau visā tu sāc kaut kādā
sapratnes līmenī, tad katrs cilvēks, ar kur tu strādā, un tās kaut kādas problēmas, ar kurām viņš nāk, tev liek meklēt veidus, kā viņam palīdzēt un risināt vēl to, ko tu neesi darījis, tas tev paplašina redzesloku un izpratni vēl vairāk. Tas savukārt tev tad palīdz, dod iespēju palīdzēt vēl dziļākā līmenī, vēl vairāk cilvēkiem. Un tā pieredze arī ir vedusi, kad vienkārši man jau no pirmā brīža esmu strādājis arī 3 gadus, 3,5 gadus nostrādāju, kad es Londonā dzīvoju ar bērniem ar īpašām vajadzībām, ar autismu, ar kurlmēm aklajiem, kur bija jārunā, esmu apgūsi zīmju valodu priekš bērniem, kuri nedzird, neredz un līdz ar to arī nerunā, kas ir caur roku taktīlo un vispārējo. Ļoti daudz ar autismu, ar vēl visādām īpašām vajadzībām fiziskām un defektiem. Tas bija ļoti dziļi. Tad, protams, lielāko dzīves daļu strādājusi ar vokālu un balsi. Tas sākums bija balss un kā dziedāt, kā dabūt to balsi vaļā, tad tālāk tas aizved jau uz kaunu, bailēm, savu izpausmes atvēršanu, to nespēju būt tev pašam, kas arī ir uz skatuves normāli svarīgi, ka tu tā kā mēģini būt autentisks un atrast savu to balsi kā māksliniekam, kā dziedātājam, kas tad ir tas tavs message, kuru tu mēģini aiznest cilvēkiem. Tas neizbēgami ir saistīts ar tavu iekšējo zemapziņas konstruktu un tavām traumām un vēlmēm, kuras tu gribi tā kā aiznest līdz cilvēkiem. Tad nespēja izveidot normālu skaņu, bailes no uzstāšanās vai publikas priekšā, gan runāšanas, gan dziedāšanas, bloki, pārdzīvojumi. Tās visas ir traumas, kuras atspoguļojas tādā izpausmē. Un tad vienkārši strādājot ar cilvēkiem, kur mēs tiekam līdz līmenim, kur viņš vienkārši perfekti pārvalda savu balsi. Viņš vienkārši dzied kā dievs. Bet viņš vēl joprojām jūtās mazvērtīgs, nevērtīgs, ka viņš nedrīkst dziedāt, viņam ir nesmuka balss, un viņš nav spējīgs pārkāpt sev pāri un uzkāpt uz skatuves vai izdot kādu dziesmu, ielikt publiski cilvēkiem noklausīties, jo viņam ir vienkārši. Tad jautājums, kas tas ir, ja tava balss ir perfekti satrenēta, tu vienkārši dziedi, tur vienkārši, ideāli, no tehniskās puses skaisti, tev visi izsaka komplimentus, bet tu vienkārši nespēji viņus dzirdēt un pieņemt. Tad rodas jautājums, no kurienes tas nāk. Un tad tālāk jau, protams, viss neduālisms, brīnuma kurs, 10 gadu garumā, enneagramma, astroloģija, reiki prakse jau no 2008. gada. Esmu, no 2011. gada man ir 2. līmeņa reiki praktiķis, respektīvi certifikāts. Viss tas kopā ir, vedis likt strādāt, lai varētu būt patīkama, brīva un laimīga dzīves pieredze. Un tad jau tālāk holistiskā prāta terapija. Un vēl droši vien daudz kas, ko es pat nevaru tagad atcerēties. Un tā kaut kā. Tas tikai kaut kāda aizberga mazā daļiņa droši vien. Kas bija, jūs tiešām uzrunājat, laikam tieši jūsu balss ir tā, kas liek klausīties vēl un vēl. Vēl viens aspekts runājot par balsi ir man kā profesionālam vokālajam pedagogam un balss ekspertam. Tad, kad es sāku strādāt ar saviem zemapziņas konstruktiem un tīrīt savus gružus ārā, tas bija tad, kad es jau savu balsi tehniski biju satrenējis tā, ka es varu atdarināt gan jebkuru dziedātāju, varu visas vokālās tehnikas pārvaldu un izpildīt un iemācīt citiem, tā kā vienkārši var ielīst otrā iekšā un sajust, kas viņam tur, kā viņam stāv balseni un nestāv, kas viņam jāizmaina, lai viņam skanētu. Tad, kad sāku reāli vēl padziļināt ar visu šito iet iekšā un tīrīt un tā tālāk, man reāli pamainījās mans balss tembrs un tas, kā skan mana balss. Un man parādījās tāds tembrs, kādu gan runājot, gan dziedot, kur es nevarēju nekādīgi viņam piekļūt un nevarēju tādu izveidot pirms tam ar tiem zemapziņas konstruktiem, kādi man bija. Un strādāt ar ļoti daudziem tagad cilvēkiem arī šajā līmenī, tas tā arī parādās. Kaut kas atbrīvojās, reāli fiziski muskuļi vienkārši kaut kādi atslāpst un balss paliek relaksētāka, brīvāka,
maigāka, bieži vien daudziem citiem tieši spēcīgāka un pārliecinošāka, ja? No atkarībā no tā, kas ir tie aspekti, kas mūsos to balsi veido un bloķē. Līdz ar to tas viss ir vienkārši nenormāli saistīts, tāpēc holistiskā, ja, tā kā viss kopīgi, ja. Ķermenis atspoguļo visu, kas notiek mūsu zemapziņā un prātā, un sajūtās un emocijās un vispārējais. Un tas viss ir cieši saistīts. Un, protams, katrs ir savā kaut kādā izpratnes līmenī, kur viņš ir gatavāks vai mazāk gatavs sākt ieskatīties sevī tik niansēti. Ja, un tas ir pilnīgi ok. Un tad ir dažādi steidži, tāpēc mums ir dziedāšanas skola, online dziedāšanas skola, kur anonīmi, bez nosodījuma, bez judgment, bez visa, var sākt vērt savu balsi un sirdi vaļā un sākt iemācīties sev pieņemt un atļaut sev izlaist savas emocijas ārā, sev izteikties caur balsi, caur mūziku, un tad, kad tu sāc ļaut sev izteikties caur skaņu, caur vingrinājumiem, darot tādas dziesmas un tādas skaņas, kuras pirms tam tev tā kā, nē, bet vienatnē, tā kā anonīmi, tā mūsu formātā, kā mēs esam uztaisījuši ar ļoti, ļoti veiksmīgu un brīnišķīgu priekšā parādīšanu, ja, tu vari sākt to darīt un atvērt sevī, un tad to darot neizbēgam, mums tagad nesen vēl tieši ar vienu rezidentu bija saruna, kura teica, ka vienkārši pēc pusgada, pēc pievienošanās Vocal Master programmā, viņš saka, es pirms tam vispār visu noklusēju un neko neteicu. Un tagad es reāli sāku vienkārši pat jau izkliegt savas emocijas vīram. Es agrāk nevaru vispār neko pateikt. Viņš saka, man tagad ir problēma, es tagad kliedzu, nekas ļaujas to darīt. Bet kad tas sākās? Tas sākās pāris mēnešus pēc pievienošanās Vocal Master. Un tas tā ir, tāpēc, ka zemapziņas līmenī, ja tu caur dziedāšanu sāc dot sev atļauju, laist ārā, vienalga kādu skaņu, tad tava zemapziņai viņai nav atšķirības, vai tu dziedi, vai tu runā, un vai tu runā par, nezinu, tur vēsturi, vai tu runā par savām patiesajām emocijām, vai to, kas tev patīk vai nepatīk. Ja? Viņa saprot, ka, ir zaļā gaisma, drīkst, laist ārā. Daram to. Un tas automātiski pārnesās arī uz visām pārējām dzīvesjomām. Jo tu iemācies pieņemt savu balsi, tu iemācies pieņemt sevi, savu kaut kādu sevis aspektu. Tu saproti, tu sev vairs nenosodi, tu sāc pat iemīlēt to, kas ar tevi notiek un kas no tevis nāk ārā. Zemapziņa tāda, tu sāc sev ļaut būt, tu sāc sev mīlēt, tu vari to citās dzīvesjomās sāk darīt, ja? Un tas neizbēgami sāk pārnesties arī citām dzīvesjomām. Bet zemapziņas klīnika savukārt, ja, un visi šie zemapziņas konstrukti, par ko šodien runāju, tas viss iet vēl dziļāk, vēl koncentrētāk un vēl precīzāk atrod tieši tos konkrētos gružus, caur savas iekšējās balss atbrīvošanu, savas sirdsbalss atbrīvošanu. Un mums visiem tā sirdsbalss ir pilnīgi normāla, viņa nav jādziedina. Viņa ir vienkārši apkrauta zem gružiem un mēsliem un viss kaut kā, visādiem konstruktiem, bailēm, kauniem un tā tālāk, un ticībām par sevi, kad es esmu tāds, es esmu šitāds, es neesmu tāds, ja. Visi tie ir meli, tie visi ir izdomājumi. Tā viss nav patiesība. Patiesība ir tur apakšā, ja? Viņi ir apkrauti ar vienkārši veselu kaudzes kaut ko, ja? Ņemam nost un atklājās tev patiesā būtība, tev patiesība, kas tu esi un kas ir vienkārši mīlestība. Tu esi mīlestība. Un tu esi vienkārši skaists un labs un pelnījis visu to skaistāko un labāko. Kā arī mīlestība to ir pelnījis. Un tu vari visus sākt redzēt kā mīlestību. Un līdz ar to piedzīvot to sevī. Un justies brīvi, laimīgi un patīkami. Jo tā zemapziņa viņa ir plaša, un mēs varam tā kā skatīties caur alkoholismu, piemēram, caur tādām traumām, caur šitādu bērnības, tu var no tik dažādiem rakursiem skatīties vienu to pašu lietu, un kamēr nav skaidrs, kas ir tas viss viens un tas pats, tikmēr vajag tos daudz dažādos leņķus, no kuriem paskatīties uz to vienu un to pašu virzienu, lai saprastu, kas tas ir. Tā mēs to iepazīstam un tā mēs atmostamies, laikam būs tas vārds, ja tā mēs kļūstam redzīgāki un mums vairs nav iespējams tā apmuļķot un samalot. Mēs paši sev vairs tā nevaram samalot un tad citi mums arī, ja melo, mēs vienkārši tam sākam redzēt cauri. Tas ir beig forši. Jo tad mūs vairs nevar tik ļoti iztrigrēt viegli un apčakarēt un aptīt ar pirkstu, kā saka. Tad ir ļoti daudz benefitu šitam visam ir ceļam.
un tam sevis atbrīvošanai no gružiem. Es vienkārši tev palīdzu redzēt skaidrāk. Ja mēs staigājam apkārt visu laiku ar brillēm, kuras ir aizmiglojušās vai ar vienkārši netīrumiem, un mēs kaut ko jau redzam cauri viņām, bet tā ir pilnīgi sagrozīta un nepatiesa realitāte, kur mēs tādā veidā redzam, tad tīrot tās brilles nost un notīrot, noņemot to galveno baļķi, kas mums tur acī ir ielīdis, pēc tad tā viss ir ok. Un rezultāts ir vienkārši tas, ko bez sākumā, man liekas, ko pašā sākumā runājam par to, ja? Ko vispār nozīmē ļaut būt sev? Vai atļaut sev izpausties brīvi, vai ļaut sev būt, esi tu pats. Kas tas vispār ir? Kas ir būt pašam? Vai kas esi tu pats, kurš grib būt? Tad visu šī rezultātā tas viss atklājās. Un tad neizbēgami seko prieks, miers, laime, iedvesme, pašizpausme un iekšējā brīvība. Tie ir tie vārdi, kas parasti vispopulārākie ir visiem tiem, ar ko es sastopos cilvēkiem. Gan dziedātājiem, gan zemapziņas dziedinātājiem, gan abiem. Jā. Bieži vien tie, kas iziet zemapziņas terapiju, pēc tam sāk dziedāt. Bieži vien tie, kas dzied vai nu pusceļā, vai izejot dziedāšanas programmu, saprot, ka vajag vēl patīrīt, atklājas tādi dziļāki konstrukti. Vai tie, kas pievienojas un grib dziedāt, pēkšņi tomēr saprot, ka, nevis pēkšņi, bet vienkārši saprot, ka ir kaut kas, kas neļauj tam to uzsākt, to procesu, vai pievērsties viņam, tā kā tu gribi, bet tev kaut kas iekšā traucē, bloķējās un atrodas visu laiku kaut kāda argumenti vai attaisnojumi, kāpēc tu to nedari. Tad arī ir vērts atrast to grūzi, kas tev neļauj tā kā darīt to, ko tu īstenībā tiešām gribi. Tev sirds aicina, tu gribi dziedāt, tu gribi savu balsi atvērt un tu gribi izteikties ar mūziku, bet tev kaut kas iekšā bloķējās un neļauj to darīt. Un tad arī tas viss varbūt palīdzoši. Kaut kā tā. Viss, es domāju, ka šodienai pietiks. Vēlreiz foršu vakaru, bučas, mučas un see you later.